Tā tās Ferrari World blakus tūmā pie visiem lielveikaliem ir tāda rāpšanās kaut kāda iespēja, ko sauc par klimbing. Ejam iekšā, skatīsimies, kas tur būs. Šeit iekšpusē izveidot tāda neliela rāpšanās sieniņa. Nu, grūti spriest ar tiem metiem 30-40 metru augstumā. Tāda iespēdīga siena, kur var uzrāpties augšā. No apmeklētāji ir kaut kādi 5. Jā. Šeit ir tāds milzīgs ekrāns iekšpusē, kur rāda ļoti skaistas bildes, kuras pilsētā es vēl neesmu redzējis. Un, nu, tā izskatoties iekšā, tur tālāk nelaiž filmu, bet šitos ir tiek laists lielā ekrāna, kur var redzēt, apmēram, kas notiek iekštelpās. Gan rāpšanās, gan lidošana vēja tunelī. Tā kā, nu, forši ir iespēja izmēģināt un izjust foršas emocijas. Wow, lidojošie cilvēci. Viņi skaisti izskatās, ļoti forši. Tātad viņu reklamē to pasākumu. Un cenas mums ir tādas te. Tātad lidošanai ir šādas cenas, 265 naudiņas. Un šīs te rāpšanās pasākumu ir šitādas te cenas. Nu, lūk tā, laipni aicināti. Tā, lūk, Ferrari Worldā izklaidējies cilvēki. Tāpat kā es arī darīju pirms 10 gadiem. Šobrīd nezinu, vai es to varētu izturēt šās slotas, bet ir interesanti. Lūk, vagoniņš iet un iet. Ātrums ir iespaidīgs. Jā, aiziet augšā atkal. Aiziet. Aiziet. Vai? Viss spiedz kā trakie. Nu, tas tad bija viss. Atkal tunelē laiž augšā. Normāli cilpu apmet un aiziet lejā. Iespaidīgi. Krab kā trakas tās mašīnītes, tas rullīši. Tas sliedas izkrab, liekas, ka tur izjūgs un sagāzīsies viss. Iespaidīgi, forši. Tas ir labs pasākums 1 minūtes garumā. Iespaidīgs brauciens. Un blakus šim Ferrari Worldam notiekās šodien Ferrari Racing Days. Vakar viņiem bija braukšanas dienas, šodien viņiem ir pasākums šeit, 6:00 sāksies. Skaņa ir, bildes nav, uzmini, kas tas ir. Jā, tā ir Yas Marina Circuit. Sacīkšu trase, kur notiek pirmās formulas sacensības. Dodamies iekšā. Iekšpusē te ir skaisti sakopti dārzi. Skaisti noformēt, viss uzpušķots. Te kaut kausā tiek būvēts. Un dzirdam, kā fonā brauc ļoti spēcīgs jaudīgas automašīnas. Ejam iekšā. Čempionu tikšanās vietā. Iekšā trasē, šeit brauc daudz mašīnas. Iekšā pa apli, Gonko, kaut kādas ļoti spēcīgi jaudīgas automašīnas. Tieši meklēt, kur viņas var saskatīt. Te jau brauc iekšā pirmie Ferrari. Tā trases iekšpusē izskatās apmēram šādi. Viss ļoti sakopts, ļoti tīrs, pedantisks, izcils, skaists. Pie Yas Central galvenajiem vārtiem
Jo, un tribīnēm ir skatāms šobrīd kartings. Tikko Ferrari visi beidz braukt, reka fonā ir Ferrari lielā Ferrari pasaulē, kur notiek tie visi slitkalni, vispārējās lietas. Ieejas durvīm izvietots pāris jaudīgas automašīnas, sportiskas. Un tā, kas te mums te vēl? Kaut kāds atrakcija te uztaisīt, nezinu no kā. Wow, cik patīkami atgriezties tādā vietā, kur kādreiz esmu braucis, mēģinājis braukt, pareizi sakot, nopirkām biļeti, lai piedalītos tajos testa dienās ar šādu tipu mašīnu. Iepriekšējā naktī uzlīja lietus, trase kļuva slapja, un viņu visu rītu žāvēja, neļāva mums braukt. Un sanāca tā, ka nākuši rinda, kas jau bija pieteikušies, tie tika pie braukšanas, bet es nedabūju. Tika pie braukšanas, biļešu naudu atgrieza pēc 3 nedēļām. Bet nu nekas, man šoreiz ir iespēja pamēģināt. Bet sajūtas ir tās pašas, kas tā reizē, kad es šeit biju. Nu neko. Tātad šeit šodien notiekās drifta dienas, noslēdzošais fināls. Tajā arī mēģināšu piedalīties. Nu tā, šeit redzam pāris parametri pār trasi. Kā redzam, trases temperatūra 32 grādi. Vējiņš mierīgs un gaisa temperatūra 23. Ir forši laba diena braukšanai. Nu tā, esmu izgājis cauri ofisiem. Esmu klāt pie pašas trases. Richard Mille. Un te jau skatām pirmais Ferrari. Viņš piebremzējās. Un aiziet. Šitais gan krietni klusāks ir nekā tie iepriekšēji, kas te brauca. Nākošais. Šitie vēl izstāsta, ka tikai iesildās. Tāda ļoti lēna klusītēm pagaidām. Iedēja normāli ručkā. Bremzēs uz siltriepas. Tā jau nākošie nāk. Normāli lido čaļi. Atkal nākošies. Skaisti, skaisti, skaisti. Kā jūs redzat, visas tribīnes ir tukšas. Nu, iespējams tāpēc, ka šīs ir Ferrari dienas, kur tikai īpašie cilvēki, iespējams tie, kas nezinu kā, bet skatītāji šeit praktiski nav. Tepat arī netāli lidosta, lidmašīnas lidinās un, kā redzat, Ferrari bordu un kartiņu trasi. Saprotat, šeit tie sporta pasākumi un izstojuši pasākumi ir ļoti, nu tā, vāji apmeklēti. Un, tur tālumā jau var saskatīt tādas mazas debeskrapīšas, tas ir, manuprāt, tā ir Abu Dabi, kas atrodas kaut 11 km attālumā varbūt tās. Trasē šobrīd pauzīte, braucēji kaut kur ir tā kā pazuduši, un es, ko es vēl gribēju parādīt, tur tālumā arī ko redzēt to skaisto ēku ar izliekto jumtu. Tā ir viesnīca, kurai papakši iet formulas trase. Mēģināšu nokļūt arī tur parādīt, bet tagad es dodos uz drifta dienām uz noslēgumu čempionātu, kas ir tieši šodien šeit Abu Dabi, Yas Marina Circuit trasē. No tātad visu labu! Kreisajā pusē redzam Ferrari pasaules to stūrīti ēkas. Te ir kartinga zona, tā vēl augāt pils celtni, daudzstāvmāja, un tas ir parkings. Nu, šeit varētu teikt, ka te ir
salīdzinoši daudz vairāk mašīnas nekā jebkurā apmeklētā pasākumā, kas šeit atrodas riņķī. Nu, kamēr tas sīk jau iznās, tikmēr es dodos uz driftu. Viss ir jauns un foršs, tikai es nesaprotu, no kā viņiem bojājas šitie te bruģi. Mums Rīgā ir vismaz sāls un sniegs, un tāpēc viņi šitā sabojas. Bet šeit, iespējams, viņi laist ar salsūdeni. Nesaprotu, no kā viņi tik bēdīgā stāvoklī. Reāli tā kā sāls. Nospiedumi pēdas ir. Tie bruģi visi irst kopā pamazām. Nu kā, dodamies iekšā driftā. Nu, traki tie celiņi izskatās priekš gājiem. Pa gājiem tu vispār nav padomāts. Apmēram 3 kilometrus ir jāiet līdz driftam. S-veida formā caur visām šitām ejām apkārt pa šitiem briesmīgiem bruģīšiem. Bet nu gan jau es tur tikšu šeit arī šovakar it kā plānots ap 7, ka varētu noteikt drag racings. Bet tas notiksies tikai tad, ja lietas neuzlīs. Tāds visu laiku pa biškam uzpildina, nevar saprast. Būs vai nebūs. Kā redzat, ļoti laicīgi esmu ieradies uz driftu. Visi stāvlaukumi ir tukši. Čaļi kaut kādi tur ir iekšā sildās. Iesim iekšā, te redzēs, kas tur notiekās.